Dokuments numur 32. Vietējā visuma evolūcija. Vietējais visums ir paradīzes Mihēlu kārtas radītāja dēla roku darbs. Tas sastāv no 100 zvaigznājiem, no kuriem katrs aptver 100 apdzīvotu pasauļu sistēmas. Katra sistēma ar laiku ietvers aptuveni 1000 apdzīvotu sfēru. Šie laika un telpas visumi ir evolucionāri. Paradīzes Mihēlu radošais plāns vienmēr virzās pa pakāpeniskas evolūcijas un progresīvas attīstības ceļu daudzveidīgo radīto būtņu fiziskajai, intelektuālajai un garīgajai dabai un spējām, kuras apdzīvo dažādu kārtu sfēras, kas veido šādu vietējo visumu. Urantija pieder pie vietējā visuma, kura valdnieks ir Nebadona dievcilvēks, Jēzus no Nācaretes un Mihāls no Salvingtonas. Un visus Mihaila plānus šim vietējam visumam pilnībā apstiprināja paradīzes trīsvienība, pirms viņš uzsāka augstāko kosmosa piedzīvojumu. Dieva dēli var izvēlēties savas radītāja darbības jomas, bet šos materiālos radījumus sākotnēji projektēja un plānoja paradīzes meistara visuma arhitekti. Sadaļa numur 1. Visumu fiziskā rašanās. Pirms visuma manipulācijas ar kosmosa spēku un pirmatnējām enerģijām ir paradīzes meistara spēka organizētāju darbs, bet supervisumu valdījumos, kad izvērstā enerģija sāk reaģēt uz vietējo vai lineāro gravitāciju, viņi atkāpjas, dodot vietu attiecīgās supervisuma enerģijas direktoriem. Šie enerģijas direktori darbojas vieni paši vietējā visuma radīšanas pirmsmateriālajā un pēcspēka fāzē. Radītājam dēlam nav iespējas sākt visumu organizēšanu, kamēr enerģijas direktori nav pietiekami mobilizējuši kosmosa enerģijas, lai nodrošinātu materiālu pamatu, burtiskas saules un materiālas sfēras topošajam visumam. Visiem vietējiem visumiem ir aptuveni vienāds enerģijas potenciāls, lai gan tie ievērojami atšķiras fiziskajos izmēros un laik pa laikam var mainīties to redzamās matērijas saturs. Vietējā visuma enerģijas lādiņu un potenciālās matērijas dotumu nosaka enerģijas direktoru un viņu priekšteču manipulācijas, kā arī radītāja dēla darbības un viņa radošā partnera piemītošās fiziskās kontroles dotības. Vietējā visuma enerģijas lādiņš ir aptuveni 100,000 daļa no tā supervisuma spēka apveltījuma. Nebadona, jūsu vietējā visuma gadījumā, masas materializācija ir nedaudz mazāka. Fiziski runājot, Nebadonam piemīt viss enerģijas un matērijas fiziskais apveltījums, ko var atrast jebkurā no Orvontona vietējām radībām. Vienīgais fiziskais ierobežojums Nebadona visuma attīstības paplašināšanai ir kosmosa enerģijas kvantitatīvais lādiņš, ko savā gravitācijas kontrolē tur apvienotā visuma mehānisma saistītie spēki un personības. Kad enerģija matērija ir sasniegusi noteiktu masas materializācijas stadiju, uz skatuves parādās paradīzes radītājs dēls, ko pavada bezgalīgā gara radošā meita. Vienlaikus ar radītāja dēla ierašanos tiek uzsākts darbs pie arhitektoniskās sfēras, kas kļūs par projektētā vietējā visuma galveno mītni. Ilgus laikmetus šāda vietējā radība attīstās, saules stabilizējas, planētas veidojas un ieiet savās orbītās, kamēr turpinās darbs pie arhitektonisko pasauļu radīšanas, kas kalpos par zvaigznāju galvenajām mītnēm un sistēmu galvaspilsētām. Sadaļa numur 2. Visuma organizācija. Radītājiem dēliem visuma organizēšanā priekšā iet enerģijas direktori un citas būtnes, kas cēlušās no trešā avota un centra. No šādi iepriekš organizētajām kosmosa enerģijām Mihails, jūsu radītājs dēls, izveidoja Nebadona visuma apdzīvotās valstības un kopš tā laika ir rūpīgi veltījis sevi to pārvaldīšanai. No iepriekš pastāvošas enerģijas šie dievišķie dēli materializē redzamo matēriju, projektē dzīves radības un, sadarbojoties ar bezgalīgā gara visuma klātbūtni, rada daudzveidīgu garīgu personību svītu.
Šie enerģijas direktori un enerģijas vadītāji, kuri ilgi pirms radītāja dēla veica sākotnējo fizisko darbu visuma organizēšanā, vēlāk kalpo lieliskā sadarbībā ar šo visuma dēlu, uz visiem laikiem paliekot kopīgā kontrolē pār tām enerģijām, kuras viņi sākotnēji organizēja un iekļāva schēmās. Salvingtonā tagad darbojas tie paši 100 enerģijas centri, kuri sadarbojās ar jūsu radītāju dēlu šī vietējā visuma sākotnējā veidošanā. Pirmais pabeigtais fiziskās radīšanas akts Nebadonā bija galvenās mītnes pasaules, arhitektoniskās sfēras Salvingtonas organizēšana kopā ar tās pavadoņiem. No enerģijas centru un fizisko vadītāju sākotnējiem soļiem līdz dzīvā personāla ierašanās brīdim pabeigtajās Salvingtonas sfērās pagāja nedaudz vairāk par 1 miljardu gadu pēc jūsu pašreizējā planētas laika. Salvingtonas būvniecībai nekavējoties sekoja 100 projektēto zvaigzņu galvenā mītņu pasauļu un 10 000 projektēto vietējo planetārās kontroles un administrēšanas sistēmu galvenā mītņu sfēru radīšana, kopā ar to arhitektoniskajiem pavadoņiem. Šādas arhitektoniskās pasaules ir paredzētas, lai uzņemtu gan fiziskas, gan garīgas personības, kā arī starpposma moroncijas jeb pārejas stāvokļa būtnes. Salvingtona, Nebadona galvenā mītne, atrodas precīzā vietējā visuma enerģijas masas centrā. Bet jūsu vietējais visums nav viena astronomiska sistēma, lai gan tā fiziskajā centrā pastāv liela sistēma. Salvingtona ir Nebadona Mihaila personīgā galvenā mītne, bet viņš nevienmēr tur būs atrodams. Lai gan jūsu vietējā visuma raitai funkcionēšanai vairs nav nepieciešama radītāja dēla pastāvīga klātbūtne galvaspilsētas sfērā, tas nebija tiesa agrākajos fiziskās organizācijas laikmetos. Radītājs dēls nevar atstāt savu galveno mītni, kamēr nav panākta valstības gravitācijas stabilizācija, materializējot pietiekami daudz enerģijas, lai dažādas schēmas un sistēmas varētu līdzsvarot viena otru ar savstarpēju materiālu pievilkšanu. Galu galā visuma fiziskais plāns ir pabeigts, un radītājs dēls sadarbībā ar radošo garu izstrādā savu dzīvības radīšanas plānu, pēc kā šī bezgalīgā gara pārstāve sāk savu visuma funkciju kā atsevišķa radošā personība. Kad šis pirmais radošais akts ir formulēts un izpildīts, rodas spožā un rīta zvaigzne, šī sākotnējā radošā identitātes un dievišķības ideāla personifikācija. Šis ir visuma galvenais izpilddirektors, radītāja dēla personīgais partneris, visos rakstura aspektos viņam līdzīgs, lai gan ievērojami ierobežots dievišķības atribūtos. Un tagad, kad radītāja dēla labā roka un galvenais izpilddirektors ir nodrošināts, seko plašas un brīnišķīgas daudzveidīgu radību plejādes radīšana. Parādās vietējā visuma dēli un meitas, un drīz pēc tam tiek nodrošināta šādas radības valdība, kas stiepjas no visuma augstākajām padomēm līdz zvaigzņāju tēviem un vietējo sistēmu valdniekiem, to pasauļu kopumiem, kas vēlāk paredzētas kļūt par mājvietām dažādām mirstīgo gribas radību rasēm, un katru no šīm pasaulēm pārvaldīs planēta princis. Un tad, kad šāds visums ir tik pilnīgi organizēts un tik bagātīgi apkalpots, radītājs dēls pieņem tēva priekšlikumu radīt mirstīgo cilvēku pēc viņu dievišķā tēla. Planetāro mājokļu organizēšana Nebadonā joprojām turpinās, jo šis visums patiešām ir jauns kopojums Orvontonas zvaigžņotajās un planetārajās valstībās. Pēdējā reģistrācijā Nebadonā bija 3 840 101 apdzīvota planēta, un Satānija, jūsu pasaules vietējā sistēma, ir diezgan tipiska citām sistēmām. Satānija nav viendabīga fiziska sistēma, viena astronomiska vienība vai organizācija. Tās 619 apdzīvotās pasaules atrodas vairāk nekā 500 dažādās fiziskās sistēmās. Tikai 5 ir vairāk nekā 2 apdzīvotas planētas, un no tām tikai vienā ir 4 apdzīvotas planētas, kamēr 46 ir 2 apdzīvotas planētas. Satanijas apdzīvoto pasauļu sistēma ir tālu no Uversas un tā lielā saules kopuma, kas darbojas kā 7. supervisuma fiziskais jeb astronomiskais centrs. No Jerusemas,
Satanijas galvenās mītnes, līdz Orvontona supervisuma fiziskajam centram, ir vairāk nekā 200 000 gaismas gadu, tālu prom piena ceļa blīvajā diametrā. Satanija atrodas vietējā visuma perifērijā, un Nebadons tagad ir labi izvirzījies uz Orvontona malu. No tālākās apdzīvoto pasauļu sistēmas līdz supervisuma centram ir nedaudz mazāk par 250 000 gaismas gadu. Nebadona visums tagad svārstās tālu uz dienvidiem un austrumiem Orvontona supervisuma apritē. Tuvākie kaimiņu visumi ir Avalona, Henselona, Sanselona, Portalona, Volveringa, Fanovinga un Alvoringa. Bet vietējā visuma evolūcija ir garš stāsts. Dokumenti, kas attiecas uz supervisumu, ievada šo tēmu. Šīs sadaļas dokumenti, kas aplūko vietējās radības, to turpina, savukārt nākamie, kas skar Urantijas vēsturi un likteni, pabeidz stāstu. Bet jūs varat pienācīgi saprast šādas vietējās radības mirstīgo likteni, tikai iepazīstoties ar jūsu radītāja dēla dzīves un mācību stāstiem, kad viņš reiz dzīvoja cilvēka dzīvi, mirstīgās miesas veidolā, jūsu pašu evolucionārajā pasaulē. Sadaļa numur 3. Evolucionārā ideja. Vienīgā pilnībā nostabilizējusies radība ir Havona, centrālais visums, ko tieši radīja vispārējā tēva doma un mūžīgā dēla vārds. Havona ir eksistenciāls, pilnīgs un pabeigts visums, kas ieskauj mūžīgo dievību mājvietu, visu lietu centru. 7 supervisumu radības ir galīgas, evolucionāras un pastāvīgi progresīvas. Laika un telpas fiziskās sistēmas visas ir evolucionāras savā izcelsmē. Tās pat nav fiziski stabilizētas, kamēr nav iegrieztas savu supervisumu nostabilizētajās apritēs. Tāpat arī vietējais visums nav nostabilizējies gaismā un dzīvībā, kamēr nav izsmeltas tā fiziskās izplešanās un attīstības iespējas, un kamēr nav uz visiem laikiem nostabilizēts un stabilizēts visu tā apdzīvoto pasauļu garīgais status. Izņemot centrālo visumu, pilnība ir pakāpenisks sasniegums. Centrālajā radībā mums ir pilnības paraugs, bet visām pārējām valstībām šī pilnība jāiegūst ar metodēm, kas noteiktas šo konkrēto pasauļu vai visumu attīstībai. Un gandrīz bezgalīga daudzveidība raksturo radītāju dēlu plānus, kā organizēt, attīstīt, disciplinēt un nostabilizēt savus attiecīgos vietējos visumus. Izņemot tēva dievišķo klātbūtni, katrs vietējais visums zināmā mērā ir centrālās, jeb parauga radības administratīvās organizācijas dublikāts. Lai gan vispārējais tēvs ir personīgi klāt pastāvīgajā visumā, viņš nemājo to būtņu prātos, kas cēlušās šajā visumā, kā viņš burtiski mājo laika un telpas mirstīgo dvēselēs. Šķiet, ka pastāv visgudrākais kompensācijas mehānisms plašās radības garīgo lietu pielāgošanā un regulēšanā. Centrālajā visumā tēvs ir personīgi klāt kā tāds, bet nav klāt šīs pilnīgās radības bērnu prātos. Kosmosa visumos tēvs nav personīgi klāt. Viņu kārstāv viņa valdnieki dēli, kamēr viņš ir cieši klāt savu mirstīgo bērnu prātos, garīgi pārstāvēts ar noslēpumaino uzrauga priekšpersonisko klātbūtni, kas mājo šo pribas radību prātos. Vietējā visuma galvenajā mītnē mīt visas tās radītāja un radošās personības, kas pārstāv autonomu autoritāti un administratīvo autonomiju, izņemot vispārējā tēva personīgo klātbūtni. Vietējā visumā var atrast kaut ko no ikviena un kādu no gandrīz katras inteliģento būtņu klases, kas pastāv centrālajā visumā, izņemot vispārējo tēvu. Lai gan vispārējais tēvs nav personīgi klāt vietējā visumā, viņu personīgi pārstāv viņa radītājs dēls, kādreizējais dieva vietvaldis un vēlāk augstākais un suverēnais valdnieks pats savās tiesībās. Jo tālāk mēs ejam pa dzīvības skalu uz leju, jo grūtāk kļūst ar ticības aci atrast neredzamo tēvu. Zemākajām radībām un dažreiz pat augstākajām personībām ir grūti vienmēr iedomāties vispārējo tēvu viņa radītājos dēlos. Un tā, gaidot savas garīgās paaugstināšanas laiku, kad attīstības pilnība ļaus viņiem redzēt Dievu personīgi, viņi nogurst progresā, izjūt garīgas šaubas, ieklīst apjukumā un tādējādi izolē sevi no sava laika un visuma progresīvajiem garīgajiem mērķiem. Tādā veidā viņi zaudē spēju redzēt tēvu, skatoties uz radītāju dēlu.
Drošākā aizsardzība radībai visā ilgajā cīņā, lai sasniegtu tēvu, šajā laikā, kad iedzimtie apstākļi padara šādu sasniegumu neiespējamu, ir neatlaidīgi turēties pie patiesības fakta par tēva klātbūtni viņa dēlos. Burtiski un pārnesti, garīgi un personīgi, tēvs un dēli ir viens. Tas ir fakts. Kas ir redzējis radītāju dēlu, ir redzējis tēvu. Konkrēta visuma personības ir stabilas un uzticamas sākumā tikai atbilstoši savai radniecības pakāpei ar dievību. Kad radības izcelsme pietiekami attālinās no sākotnējiem un dievišķajiem avotiem, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par dieva dēliem vai kalpojošām radībām, kas pieder pie bezgalīgā gara, pieaug disharmonijas, apjukuma un dažreiz dumpja, grēka iespējamība. Izņemot pilnīgas būtnes ar dievības izcelsmi, visas gribas radības supervisumos ir evolucionāras dabas, sākot no pazemīga stāvokļa un kāpjot arvien augstāk, patiesībā iekšup. Pat augsti garīgas personības turpina kāpt pa dzīvības skalu ar progresīvām pārējām no dzīves uz dzīvi un no sfēras uz sfēru, un tiem, kuri uzņem nāslēpumainos uzraugus, patiešām nav robežu viņu garīgās augšupējas un visuma sasniegumu iespējamajiem augstumiem. Laika radību pilnība, kad beidzot sasniegta, ir pilnībā iegūta īsts personības īpašums. Lai gan žēlastības elementi tiek brīvi pievienoti, tomēr radības sasniegumi ir individuālu pūļu un faktiskas dzīves rezultāts, personības reakcija uz pastāvošo vidi. Dzīvnieku evolucionāras izcelsmes fakts neuzliek zīmugu nevienai personībai visuma acīs, jo tā ir ekskluzīva metode, kā radīt vienu no diviem galīgās inteliģentās gribas radību pamatveidiem. Kad tiek sasniegti pilnības un mūžības augstumi, jo lielāks gods tiem, kas sāka no pašas apakšas un priecīgi kāpata dzīvības kāpnēm pakāpienu pēc pakāpiena, un kuri, sasniedzot godības augstumus, būs ieguvuši personisku pieredzi, kas ietver faktisku zināšanu par katru dzīves posmu no apakšas līdz augšai. Visā šajā atklājas radītāju gudrība. Vispārējam tēvam būtu tikpat viegli padarīt visus mirstīgos par pilnīgām būtnēm, piešķirt pilnību ar savu dievišķo vārdu. Bet tas viņiem atņemtu brīnišķīgo pieredzi, kas saistīta ar piedzīvojumiem un apmācību garajā un pakāpeniskajā iekšējā kāpienā. Pieredzi, kas ir pieejama tikai tiem, kuri ir tik laimīgi, ka sāk no pašas dzīvās eksistences apakšas. Visumos, kas apņem Havonu, ir nodrošināts tikai pietiekams skaits pilnīgu radību, lai apmierinātu vajadzību pēc parauga skolotājiem gidiem tiem, kas kāpj pa evolucionāro dzīvības skalu. Evolucionārā tipa personības pieredzes daba ir dabisks kosmisks papildinājums paradīzes Havonas radību mūžīgi pilnīgajām dabām. Patiesībā gan pilnīgas, gan pilnveidotas radības ir nepilnīgas attiecībā uz galīgo kopumu, bet eksistenciāli pilnīgo paradīzes Havonas sistēmas radību un pieredzē pilnveidoto noslēdzēju, kas augšupceļas no evolucionāriem visumiem, papildinošajā saistībā abi tipi atrod atbrīvošanos no iedzimtiem ierobežojumiem un tādējādi var kopīgi mēģināt sasniegt radības statusa ultimālā stāvokļa cildenos augstumus. Šīs radību transakcijas ir darbību un reakciju atbalsis septiņkārtīgajā dievībā, kur paradīzes trīsvienības mūžīgā dievišķība savienojas ar laika telpas visumu augstāko radītāju attīstošos dievišķību augstākās būtnes spēku aktualizējošajā dievībā. Dievišķi pilnīga radība un evolucionāri pilnveidota radība ir vienādas dievišķības potenciāla pakāpē, bet tās atšķiras pēc veida. Katrai ir jāpaļaujas uz otru, lai sasniegtu kalpošanas pārākumu. Evolūcionārie supervisumi ir atkarīgi no pilnīgās Havonas, lai nodrošinātu galīgo apmācību saviem augšupējošajiem pilsoņiem, bet arī pilnīgajam centrālajam visumam ir nepieciešama pilnveidojošo supervisumu pastāvēšana, lai nodrošinātu pilnīgu attīstību saviem lejupējošajiem iemītniekiem. Galīgās realitātes divas galvenās izpausmes – iedzimtā pilnība un attīstītā pilnība, vai tās būtu personības vai visumi, ir koordinētas, atkarīgas un integrētas. Katra prasa otru, lai sasniegtu funkciju, kalpošanas un likteņa pabeigtību. Sadaļa numur 4. Dieva attiecības ar vietējo visumu. Nedomājiet, ka tā kā vispārējais tēvs ir tik daudz no sevis un sava spēka deliģējis citiem, viņš ir kluss vai neaktīvas dievības partnerības loceklis.
Izņemot personības jomas un saskaņotāju dāvāšanu, viņš acīm redzot ir vismazāk aktīvais no paradīzes dievībām, jo viņš ļauj saviem dievības koordinātiem, saviem dēliem un daudzajām radītajām inteliģencēm tik daudz paveikt viņa mūžīgā mērķa īstenošanā. Viņš ir klusais radošā trio loceklis tikai tādā ziņā, ka viņš nekad nedara neko, ko varētu paveikt kāds no viņa koordinētajiem vai pakļautajiem partneriem. Dievs pilnībā saprot katras inteliģentās radības vajadzību pēc funkcijas un pieredzes, un tāpēc katrā situācijā, vai tā būtu saistīta ar visuma likteni vai viņa vispazemākās radības labklājību, Dievs atkāpjas no darbības par labu radību un radītāju personību galaktikai, kas pēc būtības iejaucas starp viņu un jebkuru konkrētu visuma situāciju vai radošu notikumu. Bet neskatoties uz šo atkāpšanos, šo bezgalīgās koordinācijas izpausmi, no Dieva puses notiek faktiska, burtiska un personiska līdzdalība šajos notikumos ar un caur šīm noteiktajām aģentūrām un personībām. Tēvs strādā visos šajos kanālos un caur tiem visas savas plašās radības labklājībai. Kas attiecas uz vietējā visuma politiku, vadību un administrēšanu, vispārējais tēvs darbojas sava radītāja dēla personā. Dieva dēlu savstarpējās attiecībās, trešā avota un centra izcelsmes personību grupu asociācijās vai attiecībās starp jebkurām citām radībām, piemēram cilvēkiem, attiecībā uz šādām asociācijām vispārējais tēvs nekad neiejaucas. Radītāja dēla likums, zvaigžņāju tēvu, sistēmu valdnieku un planētu prinču vara, noteiktā politika un procedūras šim visumam vienmēr ir spēkā. Nav varas dalīšanas, nekad nenotiek dievišķā spēka un mērķa krustošanās. Dievības ir pilnīgā un mūžīgā vienprātībā. Radītājs dēls valda augstākajā mērā visos ētiskās asociācijas jautājumos, jebkuras radību nodaļas attiecībās ar jebkuru citu radību klasi vai divu vai vairāku individu attiecībās jebkurā konkrētā grupā. Bet šāds plāns nenozīmē, ka vispārējais tēvs nevarētu savā veidā iejaukties un darīt visu, kas patīk dievišķajam prātam, ar jebkuru individuālu radību visā radībā. Cik tālu tas attiecas uz šī individa pašreizējo statusu vai nākotnes perspektīvām un attiecībā uz tēva mūžīgo plānu un bezgalīgo mērķi. Mirstīgo gribas radībās tēvs ir faktiski klāt mājojošajā saskaņotājā, viņa priekšpersoniskā gara fragmentā, un tēvs ir arī šādas mirstīgās gribas radības personības avots. Šie domu saskaņotāji, vispārējā tēva dāvanas, ir salīdzinoši izolēti. Tie mājo cilvēku prātos, bet tiem nav saskatāmas saiknes ar vietējās radības ētiskajām lietām. Tie nav tieši koordinēti ar serafu kalpošanu vai ar sistēmu, zvaigznāju vai vietējā visuma administrāciju, pat ne ar radītāja dēla valdīšanu, kura griba ir viņa visuma augstākais likums. Mājojošie saskaņotāji ir viens no Dieva atsevišķajiem, bet vienotajiem veidiem, kā sazināties ar savas gandrīz bezgalīgās radības būtnēm. Tajādi tas, kurš ir neredzams mirstīgajam cilvēkam, izpauž savu klātbūtni, un ja viņš varētu, viņš parādītu sevi vēl citos veidos, bet šāda tālāka atklāsme nav dievišķi iespējama. Mēs varam redzēt un saprast mehānismu, ar kuru dēli bauda intīmas un pilnīgas zināšanas par savas jurisdikcijas visumiem, bet mēs nevaram pilnībā aptvert metodes, ar kurām Dievs ir tik pilnīgi un personīgi informēts par visuma detaļām, lai gan mēs vismaz varam atpazīt ceļu, pa kuru vispārējais tēvs var saņemt informāciju par savas milzīgās radības būtnēm un izpaust savu klātbūtni tām. Caur personības schēmu tēvs ir informēts, viņam ir personiskas zināšanas par visām domām un darbībām visās būtnēs, visās sistēmās, visos visumos, visā radībā. Lai gan mēs nevaram pilnībā aptvert šo Dieva saziņas tehniku ar saviem bērniem, mēs varam stiprināties pārliecībā, ka Kungs pazīst savus bērnus un ka par katru no mums viņš atzīmē, kur mēs esam dzimuši. Jūsu visumā un jūsu sirdī vispārējais tēvs ir klāt, garīgi runājot ar vienu no 7 meistara gariem no centrālās mītnes, un konkrēti ar dievišķo saskaņotāju, kurš dzīvo, strādā un gaida mirstīgā prāta dziļumos. Dievs nav egocentriska personība. Tēvs brīvi izplata sevi savai radībai un savām radībām.
Viņš dzīvo un darbojas ne tikai dievībās, bet arī savos dēlos, kuriem viņš uztic darīt visu, ko viņiem ir dievišķi iespējams darīt. Vispārējais tēvs patiesi ir atteicies no katras funkcijas, ko var veikt cita būtne. Un tas ir tikpat patiess attiecībā uz mirstīgo cilvēku, kā uz radītāja dēlu, kurš valda dieva vietā vietējā visuma galvenajā mītnē. Tādējādi mēs redzam vispārējā tēva ideālās un bezgalīgās mīlestības izpausmi. Šajā universālajā sevis dāvāšanā mums ir bagātīgs pierādījums gan tēva dievišķās dabas lielumam, gan celsirdībai. Ja Dievs ir kaut ko no sevis aizturējis no universālās radības, tad no šī atlikuma viņš ar lielu dāsnumu dāvā domu saskaņotājus valstību mirstīgajiem. Laika noslēpumainos uzraugus, kuri tik pacietīgi mājo mirstīgajos kandidātos uz mūžīgo dzīvi. Vispārējais tēvs ir tā teikt izlējis sevi, lai padarītu visu radību bagātu ar personības īpašumu un potenciālu garīgu sasniegumu. Dievs ir devis mums sevi, lai mēs varētu būt līdzīgi viņam, un viņš ir paturējis sev no spēka un godības tikai to, kas nepieciešams, lai uzturētu tās lietas, kuru mīlestības dēļ viņš ir atteicies no visa pārējā. Sadaļa numur 5. Mūžīgais un dievišķais nolūks. Visumu gājienam cauri kosmosam ir liels un cildens mērķis. Visa jūsu mirstīgā cīņa nav veltīga. Mēs visi esam daļa no milzīga plāna, gigantiska uzņēmuma, un tieši šī uzņēmuma plašums padara neiespējamu redzēt ļoti daudz no tā vienā reizē un vienas dzīves laikā. Mēs visi esam daļa no mūžīga projekta, ko dievi pārauga un īsteno. Viss brīnišķīgais un universālais mehānisms majestātiski virzās cauri kosmosam, bezgalīgās domas un pirmā lielā avota un centra mūžīgā mērķa ritma mūzikā. Mūžīgā dieva mūžīgais mērķis ir augsts garīgs ideāls. Laika notikumi un materiālās eksistences cīņas ir tikai pārējošas sastatnes, kas veido tiltu uz otru pusi, uz apsolīto garīgās realitātes un debesu eksistences zemi. Protams, jums mirstīgajiem ir grūti aptvert mūžīgā mērķa ideju. Jūs praktiski nespējat saprast mūžības domu, kaut ko, kas nekad nesākas un nekad nebeidzas. Viss, kas jums ir pazīstams, beidzas. Attiecībā uz individuālu dzīvi, valstības ilgumu vai jebkuras saistītu notikumu sērijas chronoloģiju šķiet, ka mēs saskaramies ar izolētu laika posmu. Šķiet, ka visam ir sākums un beigas. Un šķiet, ka šādu pieredžu dzīvju laikmetu vai epohu sērija, secīgi sakārtota, veido taisnu virzienu, izolētu laika notikumu, kas uz mirkli uzzipsnī pāri mūžības bezgalīgajai sejai. Bet, kad mēs uz to visu skatāmies no aizkulisēm, plašāks skatījums un pilnīgāka izpratne liek domāt, ka šāds izskaidrojums ir nepietiekams, nesakarīgs un pilnīgi nepiemērots, lai pienācīgi atskaitītos par laika darījumiem un citādi tos korelētu ar mūžības pamatā esošajiem mērķiem un pamatreakcijām. Man šķiet piemērotāk, lai izskaidrotu mirstīgajam prātam iedomāties mūžību kā ciklu un mūžīgo mērķi kā nebeidzamu apli, mūžības ciklu, kas kaut kādā veidā sinhronizēts ar pārējošajiem laika materiālajiem cikliem. Kas attiecas uz laika sektoriem, kas saistīti ar mūžības ciklu un veidotā daļu, mums jāatzīst, ka šādas pagaidu epohas dzimst, dzīvo un mirst, tāpat kā dzimst, dzīvo un mirst laika pagaidu būtnes. Lielākā daļa cilvēku mirst, jo neizdevies sasniegt saskaņotāju saplūsmas gara līmeni, nāves metamorfoze ir vienīgā iespējamā procedūra, ar kuras palīdzību viņi var izbēgt no laika važām un materiālās radības saitēm, tajādi spējot ieiet garīgā soli ar mūžības progresīvo procesiju. Pārdzīvojot laika un materiālās eksistences pārbaudījuma dzīvi, jums kļūst iespējams turpināt būt saskarē ar mūžību, pat kā daļa no tās, mūžīgi svārstoties ar kosmosa pasaulēm apkārt mūžīgo laikmetu apli. Laika sektori ir kā personības uzplaiksnījumi laicīgā formā. Tie parādās uz sezonu, un tad tie pazūd no cilvēka redzesloka, lai atkal parādītos kā jauni aktieri un turpinoši faktori augstākajā dzīvē, bezgalīgajā svārstībā ap mūžīgo apli. Mūžību grūti iedomāties kā taisnu virzienu, ņemot vērā mūsu ticību ierobežotam visumam, kas kustas pa plašu iegarenu apli ap vispārējā tēva centrālo mājvietu. Atklāti sakot, mūžība ir neaptverama galīgajam laika prātam,
Jūs to vienkārši nevarat aptvert, jūs to nevarat saprast. Es to pilnībā nevizualizēju, un pat ja es to darītu, man būtu neiespējami nodot savu koncepciju cilvēka prātam. Tomēr es esmu darījis visu iespējamo, lai attēlotu kaut ko no mūsu viedokļa, lai pastāstītu jums nedaudz par mūsu izpratni par mūžīgām lietām. Es cenšos jums palīdzēt kristalizēt jūsu domas par šīm vērtībām, kurām ir bezgalīga daba un mūžīga nozīme. Dieva prātā ir plāns, kas aptver katru radību, visās viņa plašajās valstībās, un šis plāns ir mūžīgs mērķis ar neierobežotām iespējām, neierobežotu progresu un nebeidzamu dzīvi. Un šādas nepārspējamas karjeras bezgalīgie dārgumi ir jūsu, ja vien tieksieties pēc tiem. Mūžības mērķis ir priekšā, dievišķības sasniegšanas piedzīvojums ir jūsu priekšā. Sacensība par pilnību ir sākusies. Ik viens, kas vēlas, var piedalīties, un noteikta uzvara vainagos katra cilvēka pūles, kurš skries ticības un uzticēšanās skrējienu, katrā solī paļaujoties uz mājojošā saskaņotāja vadību, un uz tā labā visuma dēla gara vadību, kas tik brīvi ir izliets pār visu miesu.